tā beidzot slavenais Istambuls tramvajs, sarkanais, kur visi fotografējās. Mēģina burties cauri viņa transporta sistēmai. Es neizmantoju Google, man tur kaut kas nojuka ar e-SIM karti, un es vienkārši prasu cilvēkiem, kur kas kā. C'était ça qu'on aurait pu faire après en fait. Nepareizi izkāpu, bet te ir tā smuki viss, ka tomēr viss ir pieskatīts un ir tāds security, tādas būdiņas. Ja tev galīgi garām kaut kas aiziet, to var pilnīgi paprasīt. Nu, es esmu kaut kādā iepriekšējā pieturā izkāpus, ļoti skaisti izstāsta. Te ir tie slavenie kaķu barojamie automāti, un vārniņas arī ir iemanījušās, ka tur var baroties ar kaķu barībiņu un gaida, ka kāds nopirks. Ok, tu maziņais, nabadzīgs. Cilvēki un bodītes un šeptu un andele. Tāds skaists kostīms. Restorāni. Te ir milzīgi ņemšanās apkārt. Sievietes melnajā, musulmanietes. Nu, grandioza arhitektūra. Tas ir principā arī tas, pēc kā es nācu. Ārkārtīgi skaisti. Pilns ar cilvēkiem. Skaistas muzejības. Šī ir slavenā zilā mošeja. Nu, man patīk vienai. Tad izpētīt, lēnām izčāmdīt, izostīt, sajust to varenību, tā laika vēsturisko. Un tā jau nu nebūs, ka cilvēks viens pats kaut kur pazudīs. Priekš tam jau ir citi cilvēki, kas tev palīdz kaut ko atrast vai parāda. Jā. Tā nu es kuļos iekšā ar kopējo plūsmu. Nevis tur, kur turisti iet, bet tur, kur iet oriģināli musulmaņi. Nu, ļoti skaisti. Sievietes lūdzās man aizmugurē. Nu, šeit izskatās, ka vīriešu lūkšana vieta ir. Sievietēm ir citur. So you can take us to free services as well. And then where we were for the shoes, I will stand there. And we can make it there. A couple minutes later.